Labu rītu, un tagad Kozmēns pabeigs, kas jādzied tālāk. Mīļie draugi. Labu rītu, mīļie draugi. Cik tev oriģināls šorīt esi? Jā. Sveicināti, ir ārkārtīgi patīkami pie jums būt ciemos, Kurzemes radio nekad neesmu bijis, ļoti, kas ir skaisti, visi tātad mikrofoni darbojās, visi mikrofoni Tas ir izslēgts. Bet viņu var ieslēgt. Vispār redzi, lampiņi iedegās un tad viņš darbojās. Ne tā kā pārējās radiostacijās. Ir gadījies kaut kāda nepatīkama, var nesaukt vārdos konkrētos, adreses neteikt, bet ir bijis, jā. Es nezinu adreses. Tevi atved noliek pie mikrofona, kurš nestrādā, un tu tas saproti. Negluži. Šoreiz es pats braucu šeit, un bija tik interesants brauciens. Mums beidzās gandrīz degviela. Precīzāk, viņa rādīja visu laiku kaut kādus, dažus kilometrus, un likās, mums ir 7 kilometru handikaps līdz nokļūšanai šeit. Un tad viņš beidzās. Un viņš pateica, ka nav vairs degviela, bet mēs braucām tik un tā. Pagaidiet, jūs neapstājāties? Mēs tā kā, es esmu šeit, ne? Es domāju, ka pagaid bija ekstra stunda, kāds atved kandiņu ar degvielu, un varbūt tā jūs piedzīvojums beidzās. Nē. Ir tas teiciens precizitāte karaļa pieklājība. Jā. Tad, attiecīgi, mēs ļoti eleganti ieradāmies. Es nezinu, vai mēs aizbrauks, varēsim pielaist. Degvielas uzpildes stacijas tuvākās, tad diezgan ir, kilometrs. Varēs aizstumt. Jums ir kāda kanniņa šeit, ja kas? Es domāju, ka mēs nokārtosim šo aizkadrā viennozīmīgi, jo, palīdzību no zāles noderēs. Nepiemērotos traukos, ja degvielas uzpildes stacijā var arī stikt pro rājienu dabūt. Tur tikai tās sarkanās kanniņas un speciālās dara. Tā kā, pudelītē arī tādas. Bet ja es apsolos, ka es pie viņiem tulīt atbraukšu un iepildīšu vairāk, tad var. No sēris vienu koliņu ieliešu. Un nolaistu visu apkārt. Jā. Īpaši tagad ir degvielas cenām. Es domāju, ka tu varētu sarunāt šo darījumu, ja? Jā. Bet to mēs nokārtosim pēc. Tagad vēl ir svarīgi saprast, vai arī degviela beidzās taviem brāļiem, visiem 3. Kur viņi palika? Viens ir Kandavā, Itālijā. Jā, viens ir iesprūdis Itālijā. Viņš teica, ka zinot, kā saka, īsāko ceļu, rīktīgi laicīgi izbrauc, nav vēl redzēts. Vēl viens viņam esot kaut kas, kā saka, mazajam jāpalīdz. Tur sanāca, vienmēr sakot, tur bērni, tur kaut kas bērni, es nezinu, kas tas ir tāds, bet bērni, un viņš bērni, jā, un viņam ir savs bērns, tā kā. Viņam un viņa sievai, viņam tur bērns. Viens pats nevar tā teikt. Labi, ka dalās. Jā, nē, sharing, caring, ja dalīšanās, caring. Dalīšanās nešana, jā. Jā, Pareiz, viens ir kājām, viens tev pietur vai ne galviņu. Tas tā kā attiecības, tad, kas esot kā dīvāns, ka vienam grūtnes, tad divi tā daudz vienkāršāk. Tāpat arī ir bērni, divi tā vienkāršāk nes bērni. Mūžu dzīvo, mūžu mācies, es domāju, klausītāji varēs pierakstīt visu šīs gudrības, kas te rītā ir izskanējuši. Bet labi, šovā tad viņi būs, un jūs visi 4 kāpsiet uz skatuves. Jā, viennozīmīgi, jo, šovs saucās 4 brāļi, un mēs nolēmām, ka mums beidzot ir jānoskaidro. Beidzot, tas ir mums jau 4 sezonas ir aiz muguras, bet šī ir mūsu Saules sistēmas tūre. Pagājušā bija pasaules tūre, tur mēs pa visu pasauli braucām, un Saules sistēmas tūrē mēs braucam pa visu Saules sistēmu. Sanāk, un Latvijā arī mēs kā reiz esam 8 vietās veiksmīgā kārtā. Jā, tuvākā Kurzemes vieta ir laikam Ventspils. Jā. Un katrā no šīm te vietām mums ir fantastiski viesi, kas nāk ciemos, kāda sabiedrībā zināmi cilvēki. Jā, un es ļoti haotiski stāstu, jo tas ir jādara tā. Tātad, kāpēc ir šaus 4 brāļi? Mēs esam 4 brāļi, un mēs esam vaicājuši saviem vecākiem, lai noskaidrotu, kurš no mums ir labākais. Tas ir tikai loģiski. Un vecāki pateica, ka mēs esam vienādi labi visi. Tā ir plika diršana, es jums saku. Politiski korekti komentāri. Jā, bet skaidrs, ka es esmu labākais no brāļiem. Tāpēc, ka tu esi atbraucis. Tev pat nav ar ko strīdēties. Tāpēc, ka absolūti taisnība. Es vispār nestrīdēšos šajā jautājumā. Tā kā pārējie šeit nav, es neesmu satikusi, tu esi labākais. Es esmu. Tu esi, bet tavu vecāku numurs man ar vēl nav, lai noskaidrotu, ko viņi domā.
bet varbūt šovā šis tiks atrisināts. Es zinu, ka jūs katrs pārtapsiet par savu planētu, un tu tagad arī tev tādu priekšrocību tur izvēlēties to labāko. Tā, es te uzzināju, ka mēs pārtopām pa planētām. Nav tā? Es neskaitu 8 pilsētas. Sapratu. Bet tu- tiešām domāju. 8 pilsētas, 8 planētas. Kurai tad ir Ventspils? Ventspils, tad sāku domāt, varētu būt, ka Urāns. Urāns. Es te domāju, Ventspils ir Urāns vai Reizekne ir Urāns? Jā, Šo tu diezgan nevari tālu. sajaukt. Nē, es nevaru vienkārši, kurā mirklī, kur nogriežās viņi ir. Tādā ziņā, kad attāluma ziņā diezgan tāds. Es teicu, drošāk bija pašiem sevi par planētām dēvēt, ne pilsētas. Jā, bet mēs jau, kā saka, mēs jau maucam pa visu saules sistēmu. Ne jau, ka Latvija ir viena no vietām, uz Zeme ir viena no vietām, kur mēs apstājāmies. Loģiski, ja jūs, varbūt no Saules sākāt, kā jums veicās uz Marsu, varbūt tur pastāstīt par to? Mars, mēs vēl neesam tur bijuši. Mums viss tikai sāksies. Mums sāksies aprīlī, un mēs izbaudīsim, mums viss sāksies īstenībā vietā, kas saucās Ādaži. Un tad mēs šausim apkārt pa visurieni apkārt, jā. Bet, mums būs daudz dažādi viesi. Ventspilī būs Ernests Zēbolts. Mums būs kā viesi gan Ancis, gan ak, Dievs, pēkšņi, galvas. Jūras Kaukuls būs. Jā, Siguldā, mums ir vai ne? špikers. Tad bija Linda. Linda, pareizi. Kur tieši es neatceros? Linda būs Jelgavā. Aha. Jā, tas arī diezgan tuvu sanāk. Jā, Jelgavā dzird, klausās Kurzemes radio. Jā, Pauls Timrots man te špikeri. Pauls Timrots būs Ādažos. Ko mēs vēl nepieminējām? Jūs nepiemināt Ansi. Ansi Tu pieminēji. Tu Es pieminēju. pats, jā. Tu pieminēji, tā kā mēs esam noklājuši visu. Un vēl būs Zalāna. Jā, tas mums gan klājas. riktīgi tālu ir. Tas ir tālu, viņš ir, kā saka, gorā jau. Bet labi, mums patīk arī uz Reizekni doties, tā kā visu Latviju mēs aptversim. Pastāst, varbūt mazliet nopietnāk. Es biju pagājušā gada šovu, ja nemaldos pagājušā gada, tagad laiks tik ātri it, ka tu nesaproti, bet Siguldā bija Valters Krauzs jums kā īpašais viesis. Tas bija pagājušais gads, vai ne? Jā, tas bija pagājušais gads. Es brīžiem domāju, kā vispār jums kā brāļiem ir sastrādāties un tomēr veidot tādu humoru saturu, gan visas multimediālus, jo jums bija gan video. Tiešām man mīļākā daļa joprojām palikusi prātā ir instrumentu veidošana. Es tur no sirds smējos. Vai jūs vēl to uztverat kā darbu, vai tā jums ir kopīga izklaide? Kā tur ir? Jo tas no malas izskatās smieklīgi, hihi, haha, bet tas process, es domāju, ka tur jums paņēma gan daudz laika, gan nervu. Tātad, ja mēs runājam par šiem te video izaicinājumiem, jo tas ir viens no tātad tūres laikā mums ka šī sacensība nenotiek tik izteikti. Mēs vienkārši, kā saka, parādamies, bet tas, kas notiek sezonas laikā, tur mēs sacenšamies, bet šie te video veidošana viss, mēs īsti laikam to, it kā tas ir darbs, jā, bet tā ir tāda, tā ir izklaide. Tā ir izklaide, bet tāpat laikā darbs. Un daudziem cilvēkiem, tā kā ir izteikuši, nē, jūs jau tur kaut ko sarunājat vai vēl kaut ko. Sarunājam, kurš būs labākais brālis, tagad tu būsi labākais. Nekad. Tas nav tā, ka tas tā nenotiek. Tu tā kā pēc tam tu visu mūžu cietīsi no tā. Jums tiešām ir sacensība visā? Visās tumšajās telpās tev kā labākiem jāiet pa priekšu, vai ne? Jā, vai citās tumšākajās telpās, lai viņi iet pa priekšu, jo esmu labākais. Jā, bet šīs teiksim, šie izaicinājumi, tur viņi ir tā, ka šie izaicinājumi, viņi praktiski lielākoties bieži vien, kur tev kaut kur ir kaut kas jādara, jāizdomā, kā to paveikt. Un brīžiem ir tā, ka tev nav žēl vispār nekāda naudas līdzekļu, lai parādītu viņiem, kur ir viņu vieta, ka viņi ir nožēlojami salīdzinājumā ar tavu diženumu. Jā. Es nesaprotu, kur ir tā robeža starp veselīgi un jau paliek toksiski. Tas tur nav toksiski, vienkārši ir viss skaidrs. Tādā ziņā skaistais ir tas, ka, un vēl viena lieta, ir šie te izaicinājumi, kurus mēs filmējam, un mēs nezinām, kādi ir rezultāti. Mēs nezinām, kurš uzvarēja, mēs to uzzinām kopā ar skatītājiem. Bet pirmajā šovā?
šī gadījumā Tūres šovā sanāks mēs pirmo reizi uzzināsim, jā. Bet tad, kad mums ir regulārā sezonas augstni to tā, tur ir tikai viens šovs, katram ir unikāls video un katram ir unikāla vispārējā lietiņa, jā. Vispār es apbrīnoju visu sezonu, domāt, kā izklaidēt ļaudis un pašiem sevi. Tad vēl ir tūrs izbraukums, jā, mēs te pa planētām. Kur tā iedvesma? Vienkārši dzīvojot, apmeklējot pasākumus, pašiem izaicinot vienam otru, tur visa tā esence slēpjas. Jā. Tā kā ir interesi, grūti pateikt tā. Tas, kas tur ir divi varianti dzīve, vai ir tik interesanti, ka visu laiku ir ko teikt tālāk, vai ir tik garlaicīgi, ka pašam idejas radās? Nē, dzīve ir interesanta, un tas, kā pieņemsim, tie izaicinājumi notiek, mēs sanākam kopā, mēs katru otrdienu satiekamies, izņemot šo otrdienu, jo kāds uz Itāliju, tas ir uz Kurzemes radio brauc caur Itāliju. Bet mēs satiekamies un mēs tad domājam, kam mēs varētu sacensties, jo tur ir viltīgi jāizdomā tāda kategorija, kura ir aptuveni, tas notiek tā, ka tu, tā kā patur aliņu, paskaties, kā es šito izdarīšu. Un dažos izaicinājumos ir tā, ka liekas, štruntu mēs paveiksim un beigās tu esi pārsteigts, hei, mēs esam aptuveni bez maz vai profesionāļi. Vai vismaz pašiem liekas tā. Laikam tas otrais. Uz to brīdi sajūta vismaz ir tāda. 4 sezonas tas ir rādītājs. Cilvēki nāk un apmeklē un ne tikai vienu vietu. Paldies. Paldies. Izcili. Šodien ir kaut kāds arī migla. Jāmostās. Migla nāk. Miglas rīts. Kas jāzina klausītājiem, jo viņi arī iesaistās, pareizi? Jā. Mēs ļoti novērtējam cilvēkus, kas iesaistās, jo pagājušā sezonā, tas ir pagājušā tūrē, tie, kas izteica kādus vērtīgus ieteikumus, jo mēs spēlējam arī improvizāciju tur laiku pa laikam. Un tad, ja mums dod tādu superīgu ieteikumu, mēs tā kā dāvinam dāvanas pilnīgi. Jā. Tā kā pagājušā reizē bija iespēja iegūt breloku 4 brāļi, kura tirgus vērtība ir 20,000. Jā. Kādās vienībās? 20,000. Brīva interpretācija. Jā. 20,000 litru, tas būtu noderīgi. Tagad gan būtu baigi noderīgi, tieši man personīgi. Jā. Bet vēl arī ir mums tāda sadaļa, kas saucās neprasītā reklāma, kur mēs kādam Latvijas uzņēmumam vai kādai organizācijai vai kaut kam tādam uztaisam reklāmu. Un mēs viņu neparādām līdz beigām, mēs parādām līdz kaut kādam punktam, un cilvēkiem jāuzmin, kas tur tiek reklamēts. Un jāzīst, ka pa šo visu laiku tikai 2 reklāmas ir atminētas, izņemot Tūres reklāmas, kur kaut kā ļoti jocīgi pie kaut kādas 3. Tūres pēkšņi jau mēs vēl neesam pateikuši, ka jāsāk, jau kāds uzreiz kliet, acu klīnika. Wow, cik interesanti. Bet pirmajā reizē tā, ka nevarēja atminēt neviens, bet ar katru nākamo izbraucienu kaut kur citur cilvēki intelektuālāk palika mežonīgi. Jā, uzreiz. Klusiet telefonu. Tas ir tas jūsu treniņš. Jā. Attīstat apmeklētāju. Jā. Un vēl viena lieta ir, mums ir tāda lieta, kas saucās, mēs to saucam par Jura Reibusiem, jo Juris viņus izdomāja un radīja, kur attiecīgi ir tāda kolāža, no kuras tev ir jāizvelk viens vārds, kas tas ir attēlots, piemēram. Jā. Un tad, visu sezonu mēs sakam skatītājiem, beidziet, nesakiet priekšā. Tad tūrē viņiem ir iespēja šo te darīt, attiecīgi noskaidrot, vai viņš ir, vai zāle ir gudrāka, vai īpašais viesis ir gudrāks. Jā. Un man tas jautājums par uzņēmēju reklāmām. Kāds ir? Varbūt uzņēmums paņēmis arī. Šis strādā, aiziet? Nē. Mēs vienreiz gribējām, lai kāds paņem, bet viņi tā... Uz kampaņu. Jā, bet bija riktīgi kruta reklāma. Mums pašiem likās fantastiski. Un beigās, tā, ka viņi tā kā nē,
Un mums bija tā bāz, bet reklāma tik krust, mēs ieliksim tāpat. Jā, bet... Tā kā degvielas tirgotāji lūdzu, te sadarbība ir ļoti ekspektēta. Jā, vienīgā nelaime ir tāda, ka mēs īstenībā no sākuma izdomājam šo te skeču, tas ir šo te reklāmu, un tad mēs pielasam, ko mēs reklamējam. Tas nenotiek tā, jā. Tieši tāpēc tik viegli ir uzminēt. Jā, bet mums laikam, ja no visām reklāmām, laikam ir tikai viena reklāma, kuru nevajadzētu nekad rādīt, kur ir redzējuši tikai tie, kas bija uz šovu, jo viņa varbūt bija bišķiņ patrāku, Nu, tad ir laikam skaidra tā uzņēmēja nostāja. Nē, bet pārējiem ir riktīgi foršas. Tas ir galvenais. Jā. Es jau neko. Tāpēc, ja gribam uzzināt ko vairāk, būs jādodas uz kādu no 8 pilsētām. Un arī visu 4 brāļiem. Visu pārējo ekskluzīvo materiālu, ko tikai tur uz vietas varēs ieraudzīt un sadzirdēt un saskatīt. Nu, tad pirmais datums mums ir 26. marts, ar Paulu Timrotu kopā. Un, līdz Ventspilī mazliet jāpaceņš 17. aprīlis, man špikers tā saka. Jā. Nu, tad tiekamies šovos, jāsaka. Viennozīmīgi. Un pats skaistākais šovos ir tas, ka mēs paši nevaram zināt, kā viņš beigsies. Jo tanī šovā, kur tu biji, kur bija Krause, mums nācās izmest pusi no visas lietas, jo Krause vienkārši pašā vaļā. Bet tas arī ir interesanti. Jums pašiem arī katrs viesis, jo tā ir vienkārši dzīvā improvizācija, vai ne? Iepriekš jūs nenāk un nesamēģināt. Scenārijs nav, bet kaut kāda pieturspunkta ir savu. Scenārijs ir, bet mēs nezinām, kas tur notiks. Jā. Jo, piemēram, kas bija ļoti skaisti, es atvainojos, ka es vēl neeju projām, bet es, kā saka, ka laidziņi brauc pie jums. bet tad, kad bija Liepājā, seks bija vienkārši fantastisks. Viņš ātri noķēra to lietiņu, ka mūs vajag, kā saka, nērot, un mēs viņu arī kā reiz, un viņš fantastiski vienkārši mauc, mēs bijām priecīgi. Beigās būs jauni improvizātori mums šeit. Nu taču, jā. Nedomājāt, ka kādu pa 5. brāli jāņem? Sev tāpat ir grūti noskaidrot, kurš ir laba. Nav grūti noskaidrot, bet konkurence. Tur viņi vēl kaut ko, bet pats skaistākais ir tas, ka šovos parasti pašās beigās tiek paziņots, kurš ir labākais. Tur arī skatītāji balsojums vēl darbojas. Tiek uzlikta lenta uz pleca, kur ir rakstīts labākais brālis, un galvā tiek uzlikta diadēma. Es pat neprasīšu, kurš pagājušajā gadā bija labākais. Nav svarīgi. Ticiet uz vārda es. Padaloties, klausītāji, ja jūs esat bijuši šovos īpaši noslēdzošajā, nu tad kā tur ir ar tiem brāļiem? Nav tik ļoti lai vai kā katrā ziņā, pēc katru sezonas beigās mēs cenšamies, tad mēs sanākam kopā un cenšamies noskaidrot, apvaicāmies, vai visi piekrīt, ka šīs brālis ir labākais brālis. Un tad parasti ir 3-1 balsojums, kad neuzskata, ka viņš ir labākais, kā rezultātā tas jādara atkal un atkal. Un tad beigās zvans vecākiem tāpat. Kur atrisinās visu šo. Labi, Kozmen, mēs teiksim tev lielu paldies, ka atbrauc, mēroja tālo ceļu, degviela nebeidzās, tā tad bija lemts šeit nokļūt. Viss ir tā, kā vajag, un dosimies aizkadrā filmēt to reklāmu kādai degvielas uzpildes stacijai. Tieši tā, Bučukalovīts, jā. Bučukalovīts. Lai forši, lai tiešām tūre, smieklu pārpildīt, lai viss iet ārpus scenārija robežām, man liekas, tā jums pašiem jautrāk. Jā, ir diezgan. Un lai novēl tev uzvaru. Pārējie brāļi no te, tā kā... Jā, kāpēc novēlēt kaut ko, kas man vienkārši pienāks pēc noklusējuma. Ļoti labi. Dodamies to degvielas reklāmu filmēt, jā? Te vēl viens, kas apēdīs vienu daļu turbo traktors no oranžiem. Paldies tev!